Dāmas un kungi, labdien! Tekstorija 73. saruna. Mans šodienas viesis ir Violeta Zepa-Priedīte. Čau, Violeta! Čau, Jāni! Violeta ir juridisko zinātņu doktore, specializējusies advokāte, kas specializējusies krimināltiesībās jau vairāk kā 20 gadus, un ir Sorēnena krimināltiesību nodaļas vadītāja. Arī es saprotu, ka kaut kādā brīdī, arī pat kādus 8 gadus, tu biji lektore Latvijas Universitātē. Tā kā ļoti zinošs krimināltiesībās speciālists. Par to arī parunāsim šodien. Tā kā Violeta mēģināsim savilkt galus, kur tad mēs esam, kā mums izskatās tā nodokļu krimināltiesību joma, kurā mēs abi divi ik pa laikam praktizējam. Tā kā mēģināsim, manuprāt, pēdējā laikā ir sevišķi, es redzu, ka tā ir diezgan liela aktualitāte, līdz ar to tagad es domāju, ka diezgan daudziem klausītājiem tas arī būs interesanti par to paklausīties. Bet, domājot par šo mūsu sarunu, man šodien visu laiku prātā skan tā dziesmiņa Criminal, kad atceries bija Netflixā bija tā seriāls Perfect Couple, kas nav redzējuši, noteikti iesaku apskatīties, bet tur tas ievads tajā filmiņā ir ar šo te dziesmu super dēja, bet es domāju, kā tev ir ar kaut kādiem detektīviem, tu viņus skaties, lasi, vai tev jau pietiek ikdienā, ka asumiņi, ko tu savā praksē redz, un mājās kaut ko pavisam citu gribās? Jā, krimināls tas īstenībā man kā iesākās kaut kādos studiju pēdējos gados. Tā krimināls man gan darbā, gan filmās, gan mūzikā ir, tā teikt, vajājis pozitīvā nozīmē. Jā, noteikti sižeti, krimināla tēmas, tas ir mana augšgala prioritāte. Tas pilnīgi noteikti. Seriāli Netflix pilnīgi noteikti ik pa laikam, katrs otrais noteikti ir ar kādu kriminālu pieskaņu. Varbūt drusku atšķirīgi, protams, no tās mūsu ikdienas, jo bieži vien Netflix seriāli ir vairāk ar kaut kādiem vardarbīgas momentiem, kas pilnīgi noteikti to kriminālu šķautni parāda drusku savādāk nekā mūsu skaistajā nosacīti korporatīvo kriminālu burbulītī tādā, bet jā. Bet, pasties, es šobrīd lasu The Wolf of Wall Street, korporatīvā, bet ļoti aizraujoši. Grāmatas ar citu pat labāk nekā filma ir. Es biju baigi pārsteigts, ka tā ir īstenībā uz patiesiem notikumiem balstīta filma un grāmata, kas man likās pilnīgs izdomājums. Jā, bet ja par literatūru runā, tad man tuvāk, tā teikt, visaizraujošākie ir skandināvu kriminālu romāni. Viņi ir diezgan atšķirīgi no amerikāņiem, bestselleriem, visiem šiem, jo es tur vienmēr atrodu kaut ko tādu, kas ir varbūt bišķi baisāks nekā amerikāņu tāds krimināls sižets. Un man pat ir gadījies, kad es vakarā palasu nesabēgu romānu kādu, tas pat Sniega vīrs, un man ir bailiet gulēt. Man ir gadījušās tādas situācijas. Pēc visādiem Wall Streets, tādiem ļoti interesantiem, aizraujošiem, bet tāpat laikā netik šausminošiem no asiņu tēmu viedokļu. Tur, jā, ir interesanti, bet gulēt tie ļauj vienmēr. Bet skandināvu krimināls, tas ir tur, kur tiešām var dabūt kaut ko tādu, kad jāskatās balkons ciet, durvis ciet, un tad var iet gulēt. Vāri, ja? Jā, jā. Jā, starp citu, tu zini, ka mums ir šobrīd projekts ar Nesbē filmas filmēšanu šeit Latvijā, kur mēs palīdzam viņiem, un man liekas, tik liela budžeta filma Latvijā nekad nav bijusi, un tieši šobrīd tiek filmēta. Tā kā būs arī Latvija 70. gadu Oslo.
Ne tikai Baltija, līdz šim mums filmās bijusi ir Tenets un Černobiļa Baltijā, kur parasti Baltija ir kaut kāda tur ekspadomju savienība filmās. Bet, būs Oslo. Es godīgi sakot, nebiju tādu momentu pamanījusi, bet tagad pilnīgi noteikti apzināti pameklēšu, kas ar to ir, jo šis man tiešām ir viens no top mīļākajiem tematiem. Jā, tas romāns saucās Asinis sniegā. Jā, tas ir arī lasīts, jā. Būs, drīz būs, un fantastisks sastāvs, kas te brauc, režisori, producenti, visi ir top līmeņi. Tā kā, bet interesanti par to, kā tu nonāci vispār līdz tam Kriminālu. Pastāst varbūt to, jo, es nezinu, varbūt tev kaut kādi bērnības sapņi materializējušies, vai tas ir kaut kāds universitātes laika piesitiens? Jā, bērnībā man pilnīgi noteikti nebija sapnis būt par kriminālu lietu advokātu, par advokātu vispār. Jo man bija ļoti atšķirīgs tas redzējums, kur man dzīve vedīs. Man šķita, ka es būšu vai nu zirgu ārsts, vai vēl trakāk, kas bija multenis, pagaidīju iespējā, es būšu kā vilks, kurš spēlēs to ģitāru. Man bija divas šādas te versijas par to, ko es dzīvē darīšu. Bet sanāca tā, ka tad, kad universitātē jau bija pagājuši vismaz pāris gadi, un kaut kas jau bija apgūts juridiskā jomā, kā jau studentam, kur gribās nopelnīt kādu naudiņu, sāku meklēt kādu darbiņu. Un tāda sagadīšanās pēc es nokļuvu organizētās noziedzības un ekonomisko lietu prokuratūrā, kur man tētim bija pazīstams medību biedrs, jau miris tāds prokurors Aleksandrs Dzenītis, kurš teica, nāc šurp un kaut ko jau te padarīs. Mums gan lietvežus vajag, gan prokuroru palīgas vajag. Un tā es nokļuvu prokuratūrā, kas īstenībā gan dēļ tā, ko tā prokuratūra darīja, kādas bija tās lietas un kādi bija tur cilvēki, prokurori, kolēģi, tas patiesībā bija tas, kas man laikam ielika to lielo pamatu un tālāku gribēšanu savu dzīvi saistīt tieši ar kriminālu jomu. Un jo īpaši nevis kriminālu to vardarbīgo asini, bet tieši ar kriminālu to white collar, jeb korporatīvo jomu. Bet kas tur notika tajā prokuratūrā? Jo es pats arī biju prokuratūrā praksē, un tur bija kaut kāda mēteļu virinātāja, un man tur likās, tālāk no viss šitā. Kā varbūt mēs pat vienos gaitiņos bijām, jā, tad, bet jā, man bija tiešām tas, kas es dzirdēju no citiem studiju biedriem, kas arī strādāja prokuratūrā, ka es biju kaut kādā drusku tādā savādākā vietā, tādā zināmā mērā ekskluzīvā vietiņā, jo tā bija nesen izveidota prokuratūra, tad tai laikā vēl nebija, tas bija 98. gads laikam, tādas specializētās prokuratūras un vispār ekonomisko lietu noziedzība tai laikā, viņa bija tāda, kaut kas ļoti jauns izveidots. Protams, viņa bija jau daudzus gadus, bet speciāli apkarojoši tādi subjekti izveidoti. Tas bija kaut kas pilnīgi jauns. Un konkrēti šī te organizēto ekonomisko lietu prokuratūra, kuru vadīja brīnišķīgi prokurori, tā Dagmāra Ušča, tas bija apgabala prokuratūras līmenis, un lietas, ko tai laikā prokuratūra, tā teikt, par kurām vadīja apsūdzību, bija visiem labi zināmas Haritonova banda, Kuļkova banda un vēlāk pērkoņkrustieši. Protams, vēl bija visādas citas lietas, bet šīs bija tās top, skaļās, milzu granda lietas. Un tajā laikā man kā prokuroru palīgam bija ne tikai jāskrien un lietas jāšuj vai mēteļi jākarina. Mums uzticēja kā palīgiem ļoti tādu, no vienas puses formālu, bet tāpat laikā nenormāli interesantu darbu, doties iepazīstināt tos, kas tur sēž cietumā ar lietas materiāliem. Kādreiz bija tātad tev sējums, un pirms lieta tiks izskatīta tiesā, tam
cilvēkam, kurš tur sēž pretī, vai tas ir Vaļāgins, vai Haritonus, vai Kuļkovs, vai vēl kurš cits, viņš lapiņu pa lapiņai lasa un veids piezīmīts, izraksta visu, ko, jo papīs tādas kā tādas tajā laikā nedeva. Un ko tu te laikā? Un ko es darīju? Es tā tad sēdēju gluži pretī, tāpat kā mēs tagad sēžam, un es tā tad aizbraucu uz to ieslodzījumu vietu, paņem sējumu, 1, 2, 3, sēžam pretī, un es sēžu un gaidu, un cilvēks lasa. Un tas, kas visā tajā tas šarmīgākais bija, ka ne jau visu laiku lasīja. Man sanāca diezgan daudz arī komunicēt ar tiem cilvēkiem, jā. Un ja kopumā viņiem varbūt tas aura, protams, dēļ tā, ko viņi bija darījuši ar visu diezgan ļoti slikto noziedzības veidu, tad satiekoties ar tiem cilvēkiem un runājoties, tas bija iespaidīgi. Viņi patiesībā ārkārtīgi erudīti, gudri, inteliģenti, ar ļoti tādu out of box domāšanu. Protams, es daudz ko no tā nesapratu, jo es biju jauna vēl. Droši vien, ja es tagad ar viņiem runātos, tas būtu vēl vairāk fascinējoši un interesanti, bet jau tad tas bija wow efekts. Un jā, es ikdienā to darīju kopā ar tagadējo, jau mūsu Latvijas universitātes prorektori Kristīnu Stradu-Rozenbergu. Mēs abi strādājam šai prokuratūrā, un mēs bieži tais cietumos tur kopā arī ņēmāmies, un tas mums vairāk gadu garumā bija tāds kopīgs, tāds jaudīgs stāsts, kā ievirzīties šajā visā krimināla jomā, jā. Jā, un tā pamazām tad beidzās darbs prokuratūrā, tā domāšana jau bija, tā teikt, nostabilizējusies, ka tas ir tas, ko es gribu darīt, tā joma. Un tālāk pamazām tas darba virziens aizgāja nedaudz citos virzienos, varbūt drusku nost no tādas reālās noziedzības ikdienas, no Haritonova aizgāja projām, jā. Jo viens brīdis bija Tieslietu ministrija, kur es apgūvu, var teikt, arī ļoti nepieciešamas prasmes par tādu normatīvo aktu izstrādes un likumdošanas procesu, bet viss bija tātad krimināla jomā, jo es speciāli vadīju kriminālu tiesību nodaļu. Un pēc šīs te sadaļas dzīvē, kur bija daži gadi Tieslietu ministrijā, es jau biju apbražojusies tik tālu, ka mani paaicināja strādāt korupcijas novēršanas apkarošanas birojā. Kas bija man tāds dzīvē atkal ļoti jauns un izaicinājumiem bagāts solis, jo es biju otrais darbinieks Knābā, tikko izveidotā iestādē, faktiski strādāju kopā ar arī ļoti milzīgu personību. Manuprāt, pirmais priekšnieks bija Guntis Rutks. Arī tiešām ļoti brīnišķīgs manas dzīves viens no kolēģiem. Un faktiski piedalījos iestādes veidošanā. Tagad retrospektīvi skatoties, vai mēs tur izdarījām visu pareizi labi, pelt var vienmēr, bet jebkurā gadījumā tas bija arī wow darbs ar tātad reāli iestādes veidošanu, ar reāli, tā teikt, ļoti uzmanību prasošu noziedzības veidu, korupcija, arī partiju finansēšana, kas patiesībā arī bija kaut kas ļoti jauns, tas bija pilnīgi jauns domāšanas veids, jauns kaut kas, kā vispār skatīties uz likuma pārkāpumiem. Jā, tā kā tas bija tas nākamais solis. Bet šajā pusē, nevis tajā prokuratūras vai izmeklētāja pusē? Jā, sanāk jau, ka es ilgi arī biju tur. Un tur es iegūju, manuprāt, neatsvērumas zināšanas, jo tagad, kopš es esmu advokāte, jau gadus, vismaz 15 laikam, man ļoti palīdz darbā tas, ka es zinu, kāds ir otras puses domāšanas veids, kā viņi domā, kā uztver, kā plāno. Protams, tas arī ir mainījies. Es jau tur biju cik gadus atpakaļ. Tas viss jau ir attīstījies, bet tās pamatlietas, tomēr, kas man ir nākušas līdzi no darba otrā pusē, pilnīgi noteikti palīdz man saprast, kā labāk strādāt tagad. Jā, noteikti es negribētu atgriezties uz to otru pusi, jo es tomēr vairāk sevi jau daudzus gadus jūtu kā tas, kurš grib palīdzēt tam, kuram ir tās nepatikšanas. Nevis būt tas, kurš aktīvi izsaka to pārmetumu. Jā. Kādas vēl īpašības vai zināšanas vajag krimināltiesību advokātam? Tur droši vien kaut kāda psiholoģiska, es nezinu, psiholoģiskās zināšanas, varbūt vēl kaut kādas citas.
Jā, tas psiholoģiskais, man liekas, ir super svarīgs, bet tas ir droši vien ne tikai krimināla advokātiem, man liekas, tas jau ir visiem, jo bet es teiktu, ka ļoti es to jūtu tieši sarunā, tad, kad pie tevis pirmo reizi atnāk klients, kurš ir nokļuvis šāda veida nepatikšanā, ir jāprot ar to klientu izrunāt tā, ka viņš godīgi un pietiekamā nianšu līmenī tev pastāsta, kas ir bijis. Un tas ir līdzīgi kā pie doktora. Mēs bieži vien jau baidamies doktoram stāstīt visu līdz mazākai niansei, kāpēc varbūt ir nērti, varbūt ir varbūt domā, ai, tam nav nozīme, bet ir tas supersvarīgais moments ielīst tai smadzenē līdz galam, bet neuzkrītoši, un dabūt ārā to visu, jo man ir bijuši gadījumi, kad klients nav bijis līdz galam atklāts, un tad vienā brīdī gan viens, gan otrs saprot, ka, nav labi. Līdz galam palīdzēt nevar. Bet, jā, es jāatzīst īpaši speciāli psiholoģiju tā studējusi neesmu, tāpat laikā es diezgan daudz lasījusi, un centusies izprast tās cilvēku domāšanas un to, kā nonākt līdz tam, kamēr tev stāsta visu savu sāpi. Bet man liekas, te man liels palīgs dzīvē ir bijuši mani bērni, kuri zināmā mērā arī mūs audzina un liek mums saprast, kā runāt, lai dabūtu ārā to, ko mēs gribam dabūt. Jā. Tā kā tāda dzīves skola. Jā, starp citu, es šobrīd tieši eju cauri grāmatiņai 50 Psychology Classics, kur ir pamazam bišķītim aprakstīts pa 50 klasiskajiem psiholoģijas autoriem un īstenībā fascinējoši. Jā. Es domāju, ka tas mums visiem noderētu. Tā ir grāmata, starp citu, ko es rekomendēju citiem, kas varētu būt ļoti noderīgi. Bet aizejot atpakaļ, vai tu nes arī mājās to visu, vai tu kaut kā pēc tam aizēji un tenisā izdauzi visu to, kas ir darbā uzkrāts? Jā, man ir, es teiktu, gan. Viena daļa es pilnīgi noteikti atstāju sporta zālē, vai nu dzelžu cilājot, vai kā tu saki, bumbā. Tenis izbumbojot, pilnīgi noteikti, jo, ja tas tā nebūtu, tad būtu grūti dzīvot. Bet man ir tā laime droši vien, ka man vīrs ir arī jurists, gan ne advokāts, bet tiesnesis. Līdz ar to mums ir tā teikt tās kopīgas tēmas, domas, par ko turpināt domāt, jo nedz tiesnesis, nedz advokāts neatslēdzas, vai ne, tad, kad ir darba laiks beidzies. Un tad, zināmā mērā, pat dažreiz palīdz tāds vispārīga rakstura sarunas ar vīru, un tas arī kaut kur tiesību sistēmu Latvijā sakārtojot. Jā, tieši tā. Un tas man ļoti bieži palīdz. Gan man palīdz, gan viņam arī savas tiesneša lietas. Protams, mēs nerisinām konkrētas lietas, bet tādās lielās tas ļoti palīdz dažreiz nomierināties un tā teikt, neķert stresu tur, kur nevajadzētu ķert stresu pēc tās darba dienas. Jā. Un tā kā tenis, dzelži, cilājamie un tādas sarunas, tas palīdz. Jā. Es minēju to grāmatu, varbūt tev ir kaut kādi elki vai iedvesmas avoti, kas tev ir bijuši paraugi tavā dzīvē? Man patiesībā tādas elku grāmatas ir nākušas no tiem laikiem, tad, kad es gribēju būt dzīvnieku ārsts. Tās man tiešām bija tādas kaut kur elku līmeņa. Tagad es daudz ko lasu, bet kā elks man laikam tā nebūtu. Paraugs. Bet bet tajā laikā es ārkārtīgi iespaidojos no vienas tādas lauvu pētnieces, Joyce Adamsons, kur droši vien mūsu vecuma cilvēki visi bija lasījuši tajā laikā tās grāmatas par to, kas notika Āfrikā un ne tikai. Un jā, un tas man likās, ka tas ir tāds liels lidojums, liela rūpe par lietām, par kurām mēs ikdienā nedomājam. Man tas lauvu moments kaut kur ļoti dziļi, es atceros, tā kā iegāja, man ik pa laikam tā lauvu tēma nāk, un es neteikšu, ka es ikdienā varbūt salīdzinu ar to tagadējo ikdienu krimināla lietās, bet kaut ko tas iedeva, to rūpi, to kaut ko lielāku un varbūt nedarīt tā, kā visi to dara.
Es domāju, ka tas bija tāds sens, bet ilgi paliekošs. Starp citu, minēji cietums, kā tagad cietumi izskatās. Es godīgi sakot, kopš prakses laikam neesmu bijis. Tā ir tagad tā kā rietumu filmās rāda, ka viņi ir tur, es nezinu, bibliotekām un tādi smuki izremontēti. Jā, nu, mums jau strādājot šajā white collar jomā, tas cietums ir stipri reta parādība. Es nebūtu par to nebēdājos, tādēļ, ka cietumi vēl ar vienu ir ar savu specifisko mūžseno smaku, ar savu specifisko tumšo nokrāsu, tumši pelēku netīro. Un nekas tāds, ko parasti es dzirdu no studentiem, jā, man prakses laikā būs iespēja aiziet uz cietumu, un acis deg un spulgo. Nu, nē, tas, kas tur bija pirms 20 gadiem, tas pats vien ir tagad. Varbūt, jā, protams, tur tās slāviņas ir mīkstākas un ūdentiņš tīrāks, bet kopumā tas, kas bija tad, to smaku, viņu nevar aizmirst nekad. Viņa tur ir un būs droši vien. Jā, kamēr, varbūt, jā, jaunais cietums, kur mums nesen ir uzbūvējuši Liepājā, varbūt tas ir kaut kas tiešām tā kā amerikāņu filmās rāda, nu, nav bijusi tā privilēģija tur ierasties, jā. Bet centrāla cietums kāds bija, tāds ir un bez izmaiņām. Tu zini, starp citu, kā vispār radās tas nosaukums balto apkaklīšu noziegumu? Es tev pastāstīšu, tāpēc, ka es speciāli palasīju par šito, ka 39. gadā bija tāds sociologs Sutherland, un viņš tādu terminu pirmo reizi minēja, lai vispār nošķirtu to, ka noziegums izdara ne tikai nabadzīgās tautas slānis, bet arī turīgie. Un kopš tā laika tas termins diezgan labi iegājās, bet vai tu tā vari paraksturot tādu savu ikdienu praksē, kā tā balto apkaklīšu noziegumi, nu, kaut kādas lielās kategorijas, kas tev no prakses nāk prātā? Jā, nu, mūsu ikdienā tās ir ļoti tipiskas balto apkaklīšu noziegumu lietas, un tās ir pirmkārt korupcija, jo īpaši tad, kad runājam par starptautisku līmeņu korupciju. Nākamais nodokļu noziegumi, pilnīgi noteikti, naudas mazgāšana un krāpšana. Šie ir tie, kas ir mūsu darba galdos visbiežāk sastopamie, un tie ir arī tie klasiskie, kas ir vieni no top, ja mēs vispār raksturojam šī veida noziegumus. Un no klientūras paraksturo tie vairāk ir juridisks personas vai fizisks personas? Kā tu redzi, kuros brīžos atbildīgi ir valde un kuros brīžos atbildīgs ir uzņēmums? Jā, ja mēs runājam par darbu tieši šeit, Sorainen birojā, tad vēsturiskais aspekts, kā šis birojs ir tapis, proti, tas ir bijis korporatīvo tiesību birojs, tas dabiski ir ietekmējis ar to, kāds ir klients citu veidu lietās, to starp krimināllietās. Un tieši tā iemesla dēļ arī krimināllietās mūsu klients pamatā ir uzņēmums. Uzņēmums, pret kuru, kā juridisko personu, vai dažkārt arī kura izpilda institūcijas, vadošām institūciju jau pārstāvjiem, fiziskām personām, to starp valdes locekļiem, ir radušās kaut kāda veida nepatikšanas. Ok. Un kā tas izskatās uz tādas blakus kaimiņu valstu fona, vai tur kaut kas atšķirīgs mēs bieži runājam ar kolēģiem Lietuvā, Igaunijā, principā tās lietu kategorijas ir diezgan līdzīgas, jā? Nu, tu pat esi plašāk darbojusies arī, es zinu, tu starptautiskā jomā aktīvi darbojies dažādās, kas tev Eiropas komisijas, tur ir atsevišķa krimināla tiesību sekcija, kurā tu piedalies. Nu, paraksturo, kā mūsu krimināla tiesību vide izskatās uz
uz pārējos Eiropas fonu? Man novērojumi ir, ja mēs Baltijas līmenī skatāmies, tad problēmas ir ļoti, ļoti līdzīgas. Tas pilnīgi noteikti, bet tas mēs runājam par to korporatīvo noziegumu vidi. Ja? Noteikti. Jā, tad varbūt Igaunijā mēs vairāk kaut kā esam dzirdējuši par gadījumiem, ka kaut kādi investīciju problemātiski gadījumi, kad izkrāpšanas, tas ir bijis, teiksim, ļoti tipiski. Lietuvā varbūt mazliet vairāk tipiski ir krāpšanas gadījumi. Mūsu valstī, ja mēs tā proporcionāli skatītos, tad es teiktu, pilnīgi noteikti pirmā vietā ir nodokļi un naudas mazgāšana. Abās pārējās varbūt Sankciju netik jautājumu ļoti. droši vien diezgan daudz. Arī sankciju jautājumu, tas ir pēdējo pāris gadu laikā pilnīgi noteikti. Kara laikā, jā. Eiropu, ja mēs aizejam tālāk, tad es teiktu, ka viņiem daudz tās mūsu tik aktuālās lietas varbūt ir vairāk tādā teorijā zināmas. Piemēram, tās pašas sankciju tēmas, viņi ar atplastām mutēm klausās, kad mēs stāstam, dalamies ar mūsu pieredzi. Jo mēs esam uz ārējās robežas. Jā, tieši tā, robežas moments ir absolūti svarīgs, un mums tā teikt, kā advokātiem parocīgs, protams, klientiem nebūt, ne? Bet jā, Eiropas padomes krimināltiesību ekspertu komitejā, kur es esmu viena no ekspertēm, pirms pusgada kā reiz stāstīja par šo, kā mums šīs sankciju lietas tiek risinātas, kā notiek sankcijām pakļauto preču konfiskācijas jautājumu. Visi klausās mūsos ar lielu interesi un tiešām kā tāds kaut kas ļoti inovatīvs mūsu galā. Ar to varam izcelties. Ja? Tajā Eiropas padomes darba grupā vai tur tiek cilāti arī kaut kādi nodokļu jautājumi, ka, piemēram, es nezinu, visdrīzāk es varu iedomāties lielās EPO lietas, kur ir, miljonos un miljardos mērāmi nodokļu izkrāpšanas gadījumi. Tur kaut ko par to runā vispār? Runā, bet es neteikšu, ka runā ļoti ar tādu dziļu kaut kādu izpratni, ko īsti EPO dara. EPO man šķiet ir... Izstāst varbūt klausītājiem, kas ir EPO. Jā, varbūt tiešām, kas ir EPO. EPO ir diezgan jauns veidojums, Eiropas līmeņa prokuratūra. Es teiktu, ļoti milzīgs rīks, kā cīnīties pret negodprātīgu izturēšanos pret nodokļu maksāšanu. Ne tikai nodokļi, bet arī pārobežu krāpšana, arī liela apjoma un pārobežu piesavināšanās, un tātad īpašas kategorijas noziegumi. Un EPO ir īpaši ar to, ka tajā darbojas ļoti apmācīti, jo īpaši Eiropas tiesībās prokurori, kuri lietu vada līdz pat tiesas procesam un dara to arī tiesā, tad, kad uzturēt valsts apsūdzību. Man liekas, nodokļu lietās slieksnis bija 10 miljoni, ja? Jā, 10 miljoni, jo zemāks tas jau būs parastā policijas un nacionālā līmeņa izmeklēšana. Jā, tātad tās ir īpašu ievērību cienošas lietas. Un vienmēr ar pārobežu raksturu. Jā. Bet es tev pārtraucu, kā tas tajā komisijā tur neko par tām nodokļu lietām? Patiesībā es teiktu, ka tādam ikdienas advokātam, klasiskam advokātam nodokļu lieta, es teiktu, ir zināmā mērā tas, par ko daudz nerunā. Un man liekas, ir viens nozīmīgs iemesls, kāpēc to nerunā, tāpēc, ka klasisks krimināltiesība advokāts, manuprāt, nav eksperts nodokļos. Un tas tīri, man liekas, cilvēcīgi rada tādu, labāk nerunāšu par to. Tāds ir mans vērtējums, un ar to es, teiksim, ļoti
augstu vērtēju to iespēju mūsu birojā, ka ja mums nonāk sastapšanās ar klientu, kuram vajadzīga palīdzība nodokļu krimināllietā, ka šo te palīdzību mēs varam sniegt roku rokā krimināltiesību un nodokļu eksperts. Un tad mēs varam justies šādā situācijā komfortabli un viens otru papildinot, runāt, paust viedokli un arī aizstāvēt klientu. Bet vai tad vispār nav tāda, savā ziņā jocīga situācija no tā viedokļa, ka tās krimināla lietas tādā gadījumā vai pietiekoši kompetence ir arī citās pusēs? Es nezinu, tur izmeklētājiem, es domāju, ka jā, tālāk prokuroriem, tiesnešiem vai kaut kā tomēr tā nodokļu joma ir tāda, karstais kartupelis, kad neviens īsti negrib baigi aiztikt. Es teiktu, krimināla tiesību jomā nodokļu noziegumi tādu īpaši redzamību jau ir ieguvuši diezgan nesen. Tā reāli skatoties, absolūts vairums jau ir bijis administratīvo tiesību galā. Viennozīmīgi. Jā, krimināls ir bijis, jā, protams, bet tas ir bijis tā teikt case to case un šad tad. Bet tagad tas mainās. Tagad tas mainās. Jautājums ir, kāpēc mainās? Kāpēc? Kāpēc mainās? Iemesli varētu būt dažādi. Es domāju, ka viens no iemesliem varētu būt tīri institucionāla rakstura, jo, kā mēs esam dzirdējuši un diezgan droši zinām, ka notiks pārmaiņa funkciju sadalē, iestādēm reformējoties. Katrs varbūt grib parādīt, cik ļoti var un cik daudz var. Lai nepazaudētu darbu? Jā, varbūt. Bet tas, protams, ir tikai minējums. Var jau būt, ka ir kaut kāds tāds valsts politikas, kaut kāds uzstādījums, ka asāk, vairāk, jo to var izdarīt caur kriminālu. Krimināli vienmēr visus biedē vairāk nekā administratīvu. Viennozīmīgi. Jā. Jo sekas, kas pēc tam vilksies visu dzīvi līdzi, ir, tā teikt, ne katram viegli fiziski panesamas un morāli panesamas. Par to mēs vēl mazliet parunāsim, bet nobeidzot to EPO tēmu, es vēl gribēju pajautāt, ka mēs redzam visi tie lielie skandāli. Arī pagājušā gada beigās bija tas operācija Admirāli, kur īstenībā jau otrā operācija zem šī nosaukuma, kur diezgan liela šī daļa bija no Latvijas un no Baltijas, kur manuprāt, bija pat publiski parādīta informācija, kad bija iesaistīti kaut kādi 600 vairāk izmeklētāji tajā operācijā, un 400 kaut kur bija Baltijā vai pat Latvijā. Un tur parādījās tie Caribbean Funds džeki, kas visos sociālos tīklos tur bravūrīgi reklamējās ar to, ka nemaksājiet nodokļus un varēsiet dzīvot kā mēs, luksus stilā, siltās zemēs. Un es domāju, ka mēs ieņēmām dienestā, mēs zinām no savām lietām, kad ieņēmām dienestu, piemēram, man tagad uzklūp virsū bērndārzam par kaut kādiem pārdesmit tūkstošiem, kur tiesību normu var interpretēt tā un savādāk, un tad tam nabaga bērndārzam tur jācīnās tiesā par to visu, un te pašā laikā velns, šādi te džeki tur miljonos un pat miljārdos Eiropas līmenī izkrāpja naudu, vai mēs novirzam tos izmeklēšanas resursus pareizā virzienā? Filozofisks jautājums. Jā, grūti uz tādu atbildēt, jo es negribētu nevienu kritizēt, kāpēc ir tā vai šādi, bet man tomēr vispārinot to, ko es redzu, kā šāda veida krimināllietas tiek izmeklētas un kādas tiek virzītas uz tiesu,
Tas lielais iespējas ir tāds, ka dažreiz tālāk tā analīze par to, cik nauda iespējams ir nenonākusi valsts budžetā, ir vienīgais kritērijs, kā skatās uz to, ka tas varētu būt noziegums. Bet tas ir pilnīgi aplami un ļoti tuvredzīgi, jo, ja mēs gribam nošķirt kriminālu no vienkārši audita lietas, kriminālam ir jābūt ar pilnīgi citu to domāšanu, kāpēc tā darbība ir izdarīta, ka tur ir tiešām ļauni, apzināti, negribēja maksāt nodokli. Protams, tas ir super grūti pierādīt. Daudz vienkāršāk ir pateikt, reku, nav iesniegts dokuments, nav nomaksāts nodoklis. Daudz nomaksāts, tā tad krimināla lieta. Bet, man novērojam, jā, ka tas atstrādāt lietu, lai patiešām konstatētu un pietnācīgi pierādītu, ka ir bijis tas ļaunais nodoms, motīvs nemaksāt nodokli, tas ir tik super grūts, ka nepievērš tam uzmanību. Un 2 jautājumi uzreiz par šito. Pirmais par dubultās sodīšanas aizliegumu principu, ja, kad mēs zinām, ka pat pašā sākumā nodokļu administrācijai vajadzētu izdomāt, pa kuru ceļu viņi ies, vai nu viņi ies pa administratīvo ceļu vai pa krimināltiesisko ceļu. Ja. Abi paralēli nevar pat pastāvēt. Kāpēc mums, pat neskatoties uz visiem satversmes tiesas spriedumiem, pat Eiropas līmenī, tur ir Eiropas Savienības tiesas spriedumi un pat cilvēktiesību tiesas spriedumi, neskatoties uz to visu, tas turpina notikt. Ka ir kaut kāda audita lieta, pēc tās audita lietas atdod nodokļu policijai, nodokļu policija vālē pa jaunu visu pret valdes locekļiem, pēc būtības par to pašu epizodi. Viņi aizsardzās aiz vīģes lapas, ka tas ir pret citu personu, bet tas ir tas pats nodarījums. Jā, es par šo arī daudz domāju, un es pat arī runājusi ar ļoti augsta līmeņa prokuroriem par šo te. Un neesmu saņēmusi pretī neko dziļāku vērtējumā, kā nē, tas jums tā šķiet. Tas jums tā šķiet. Man šķiet, ka te viss ir kārtībā. Es teiktu, ka tā ir vai nu negribēšana, dziļāk, tā teikt, atkal aizritināt to lietu un saprast, ka, ka tur ir viens pret vienu faktiski, vai vienkārši tā ir nezināšana, ka vispār tāds princips ir. Dzirdēts varbūt ir, bet ko īsti nozīmē, priekš kam tur iespringt. Vienkāršāk taču ir visu samest vienā lielā lietā un uz priekšu. Sliktākā gadījumā, es domāju, viņi arī domā, labi, tas advokāts tur ņemsies lietā, vērsīs tiesas uzmanību uz nebisinīdem pārkāpumu, kas var notikt? Izņems to vienu audita periodu ārā, izskaitīs to summu, tālāk jau viss pārējais tāpat paliks. Tāda viegliprātīga attieksme, nedomājot par to, ka tas patiesībā ir viens no vaļiem principos. Un otrs aspekts, kas man uzreiz no tā, ko tu teici, ienāca prātā, ka tagad, ja mēs paskatāmies uz to pēdējā laika tendenci, ja, kādas lietas mums sāk nākt, ka tas vispār ir tāds trakums, kas var ietekmēt visu Latvijas biznesa vidi. Par to, ka parādās lietas, kurās nodokļu policija iet pēc uzņēmuma valdes pa kaut kādiem uzņēmuma nodokļu parādiem, kaut kādus pat pirms daudziem gadiem, kad tā valde par to jau sen aizmirsusi. Un šajā gadījumā pat tiek ignorēti tie mehānismi, kas ir nodokļu likumā par to, ka tev ir tur noteikti kritēriji, kad valde var atbildēt par uzņēmumu nodokļu parādiem, kur ir tur, kā minimums jābūt ir tur vida paziņojumam valdei, kad lūdzu samaksājiet vai ejiet uz maksātnespēju un valde to noignorē, tad var iet pēc valdes arī par uzņēmumu nodokļu parādiem. Bet tas viss krimināla tiesībās it kā
neeksistē, un mēs uzņēmumam ir nodokļu parāds, mēs aizējām pie valdes pēc tā uzņēmuma nodokļu parāda. Tas būtībā paliek zem sitiena visus uzņēmumus, kam ir nodokļu parādi. Nu, kas tas ir? Jā, Arī? manuprāt, tas ir varbūt atkal tāda apzināta vai neapzināta nepadomāšana līdz galam, ka krimināla tiesībās atbildības, tā teikt, sākuma punkts ir konkrēta fiziskā persona. Tieši kura ar savu domu gājienu, ar savu rīcību ir gribējusi izdarīt noteiktu likuma pārkāpumu. Un tas nav kaut kāds fiktīvs valdes veidojums, kurš tur kaut kad bija, kaut kad nebija. Ir jābūt skaidri pierādītam, precīzi identificētai personai, kura tiešām ar savu noziedzīgo domu to visu izdarīja. Ja tas nav iespējams pierādīt, konstatēt, tad krimināla lieta tur nevar būt. Nu jā, un tur pat var paprojicēt to situāciju pat tālāk, ka tas mums tā jaunais krimināla atbildības slieksnis ir zems, 37,000, mazliet palielinājās, bet tik un tā zems. Un tad pēc būtības tagad vidam ir pēdējos gados jāiemzirdziņš uzņēmumu pārēja, un tagad tas, ja kaut kādas aktīvas kāds pērk, tad jāuzmanās, kad nav notikusi uzņēmuma pārēja, jo tad vidi izpratnē pircējs atbildēs par pārdevēju nodokļu parādiem, un tad, ja pēkšņi tādā veidā pircējiem uzpeld kaut kādi nodokļu parādus ar to vida izpratnes nodokļu uzņēmumu pārēju, tad tu tā kā valdes loceklis arī vari būt par to atbildīgs arī jaunajā tajā pircēju valdē. Tur tas var būtu pilnīgi kaut absurds kādas pēdējais, jo, kā es teicu, izējas punkts vienmēr ir viena konkrēta, viena vai vairākas personas vai grupā vai ne, bet tur ir konkrētas personas domu gājiens, konkrētas personas darīšana. Viņi nevar vienkārši transformēties uz kaut kādu, kurš tajā brīdī ir bijis atbildīgs par uzņēmumu, tā pienākumiem, saistībām. Tā tas vienkārši nevar strādāt. Nu jā. Es ceru, ka tā ir kaut kas pazudis tulkojumā, un drīz vien tās lietas tā kā pazudīs tādas no skatuves. Bet, tas ir darbiņš mums, es domāju, lielā mērā, jo advokāti jau tomēr ir viena no tiem, kas nosaka to, kā tā tiesiskā doma veidojas. Es domāju, ka šeit ir jāstrādā. Protams, vairāki klienti dabūs ciest no tā, dabūs iztērēt lielu naudu, laiku un nervus, bet kādam, diemžēl, būs jāaiziet cauri, ja šāds te šausmas nāk pretī, no iestāžu puses. Un vēl runājot par nodokļu lietām, droši vien, ka tu arī esi pamanījusi no savām lietām, ka to problēmu, ka dažkārt tie, kuriem kas ir aizdomās turētie vai kuriem ir uzrādīta apsūdzība, tad viņiem citreiz pat nav iespēja sevi pilnvērtīgi aizsargāt, jo tas nodokļu aprēķins, ko Vits veids par valstī nodarītiem zaudējumiem, viņi tev atsūta kaut kādu ciparu, ko tu esi valstī parādā, bet kā tas cipars ir radies, tu nemaz nevari pārbaudīt, tu netiec klāt tiem pirmdokumentiem. Tur tu nesaskati kaut kādu konstitucionālu raksturu problēmu. Jā, tas ir. Ja mēs skatāmies no šodienas likuma, tas ir pareizi. Tādēļ, ka mūsu likums paredz iedot lietas materiālus cilvēkam tikai tad, kad lieta tiek sūtīta uz tiesu. Tā kā klasiskais lietas gaitas tas ritējums. Bet es pilnīgi noteikti uzskatu, ka tas nav iespējams, ka cilvēks pilnvērtīgi var sevi aizstāvēt, tātad gatavot jau aizstāvības pozīciju pirmsties izmeklēšanas laikā, kad patiesībā aizstāvības pozīcijai pēc loģikas būtu jātop. Tas būtu tikai normāli, ja šādi dokumenti būtu pieejami. Es gan varētu te minēt varbūt dažus pozitīvus momentus, varbūt ne gluži audita
vai kopumā nodokļu aprēķina tajā dokumentu izsniegšanā, bet citos valsts ieņēmuma dienas dokumentos, kas ir svarīgi kaut kādu secinājumu izdarīšanai, es esmu sastapusies ar situāciju, ka daži izmeklētāji tomēr piekrīt, ka tātad personas aizdomās turētā interešu īstenošanai būtu saprātīgi krimināllietas dokumentu iedot. Un ir tādi labi prakses gadījumi, kad arī iedod to dokumentu. Un, protams, ka tas uzreiz paver pilnīgi citu normālu aizstāvības iespēju. Kāpēc tam nebūtu jābūt tātad dokumentam, kurš aptver šos te aprēķinus par nodokli? Kas tur būtu slēpjams? Tas ir tikai prakses, nevis likuma jautājums, ja? Tas ir lielā mērā atkarīgs, cik izmeklētājs varbūt grib būt savā lietā, tā teikt, secīgi procesu nodrošinoši. Tā kā būt gatavs uzklausīt arī jau tajā brīdī to pretviedokli, jo man liekas, kopējā doma jau ir tāda, ka izmeklētājs izmeklē lietu, piedāvā savu versiju tā, kā viņš to grib, kā viņam ir ērti, un kāpēc vairāk iespringt un sākt tur domāt, mežģīties par to, ko tas otrs no otras puses teiks. Ir vieglāk aiziet ar lietu, man liekas, uz priekšu ar vienpusēju skatījumu. Mainīt domāšanu, es domāju, ka tas īpaši nestrādās. Mēs turpināsim, kamēr likums būs tāds, kāds ir, turpināsim būt ar to domu, ka daži izmeklētāji ir atsaucīgi, grib izdarīt mazliet vairāk nekā ierasti ir izdarīts. Kamēr likums tā teikt nepamainīsies, es domāju, ka tur nekas arī lielos vilcienos nemainīsies. Tāpat turpināsim būt tikai nosacīti līdztiesīgā tajā stāvoklī. Tad kādam jāaiziet uz Satversmes tiesu, ja? Jā, es domāju, kādam noteikti vajadzētu kādā lietā spērt šo soli. Tas droši vien būtu ļoti atkal grūts pārliecināšanas tāds moments. Pateikt, ka varbūt ir jāpamaina tā domāšana no klasiskās izpratnes, kā notiek izmeklēšanas kārtība, bet, ja racionāli klausītos, tur vajadzētu panākt, kad ir atsevišķa kategorija dokumenti. Es nedomāju tikai nodokļi, bet jo īpaši, jā, šādi dokumenti, kas būtu jānosaka kā tādi, kādiem ir jābūt pieejamiem jau pirms lieta dodas uz tiesu. Jo te es patiesībā gribētu varbūt turpināt vēl citā virzienā, kad mūsu valstī jau vispār ir ļoti, tā teikt, iegājies tāds modelis, kad ir normāli tiesām ir iet uz priekšu uz tiesu, iepratim Igaunijas situācijai, kur ļoti tiek veicināts vienošanās procesi. Pie mums arī ir vienošanās procesi, bet mums ir zināms, ka tieši nodokļu lietās mūsu kaimiņiem ļoti populāri ir vienošanos, kur obligāti netiek prasīts atzīt vainu. Un, manuprāt, tas ir tā kā milzīgi efektīvs rīks, kā tā teikt, nošaut divus zaķus ar vienu. Gan neiet uz priekšu ar dārgiem un ilgiem procesiem, kur valstī ir izdevumi, bet novienoties cilvēkam bez, tā teikt, morāla sloga atzīt kaut ko, bet cilvēks pasaka, jā, vienojamies un es nomaksāšu to nodokli. Un viss ar to beidzās. Tas tāpat kā administratīvā procesā mums arī trūkst tā mehānismu, kaut arī viņš ir turpat Lietuvā iespējams. Mums kolēģi stāsta, ka viņiem tā ir ikdiena. Es domāju, ka gan krimināla procesā, gan administratīvā procesā, ja to sakārtot, tur man liekas, puse lieta vispār pazust no skatuves. Tieši tā, jo mēs esam novērojuši no klientiem, ka daudziem ir psiholoģiski neiespējami pārkāpt tam, ka pateikt, jā, es esmu vainīgs, un tikai tad panākt vienošanos. Kopumā redz, ka tas cilvēks negrib garo šausmīgi mokošo tiesas procesu, lai cīnītos par savu taisnību. Ja? Biznesa vides taču skaidrs, ka es labāk, es droši vien nav viss melns un balts, es kaut ko novienojos, samaksāju un aizmirstu un daru, iemācos no kļūdām un daru varbūt savādāk, nevis tur 5 gadus tiesājos. Tieši tā. Un es domāju, ka šis tieši tas vienošanās moments bez vainas atzīšanas, tas noteikti būtu ļoti efektīvs rīks, kā kopumā uzlabot to
jau es teiktu tādu ļoti, ļoti sakarsušo vidi. Okay. Kā valdei sevi pasargāt no šādiem riskiem, kur es zinu, ka Vācijā vispār tā ir ikdiena, kad man liekas, ka viņi slēdz kaut kādus valdes locekļu apdrošināšanas darījumus, lai sevi pasargātu, jo tur man liekas, ka tas krimināla atbildības slieksnis pat bija vēl zemāks nekā Latvijā, kad, man liekas, kaut kādi 5000 tikai. Līdz ar to tas pat ir ļoti populārs mehānisms. Bet, kā tev šķiet, vai valdei tagad būtu, redzot to, kas tev viss ir uz galda, vai valdei būtu jāpadomā par šāda veida risku mazināšanas mehānismiem? Jā, valdes, tā teikt, riski. Tas ir vienmēr, es teiktu, sāpīgs moments ne tikai, ja mēs runājam par nodokļu kriminālu lietām, bet visu veidu kriminālu, kas var rasties no biznesa. Un tas, ko es redzu no mūsu klientu lietām, ka tā attieksme pret risku vadību ir bieži vien stipri pavirša. Dažkārt uztverot, ka risku, jeb compliance, ko varētu nosaukt, tātad compliance sistēmu ieviešana, ka tas ir tāda greznība, kuru juristiem jāmaksā, lai viņu izveidotu, lai uzturētu atbilstoši faktiskai dzīvei, atbilstoši likuma attīstībai un pārējam. Un tāpēc tas ir tāds bieži vien novārtā atstāts moments, bet tas ir super svarīgs, ka tāds ir, un ka visi to zina, ievēro, saprot, tad, kad ir pienākusi tā X stunda un kad policija atnākusi un pieklauvējusi. Jo varbūt tas pat ir netik svarīgi konkrēti atsevišķam valdes loceklim, bet tas jau aiziet vairāk uz pašu uzņēmumu, jo uzņēmumam tādā krīzes situācijā būs jāspēj parādīt, ka uzņēmums savu vidi bija radījis tādu, lai līdz saprāta robežai izslēgtu to, ka kāds individuāli, to starp valdes loceklis, savār tādas ziepes, kur dēļ tā policija ir atnākusi. Darbojas labā ticībā, nevis tieši tā. Kaut ko plānojas. Jā. Un te moments, ko mēs no lietām esam novērojuši, kas ir tāds stipri kritisks moments, ka nereti konkrētu procesu vadība, konkrētu funkciju veikšana tiek atstāta vienās rokās. Tas ir gan sankciju pārkāpumos, gan krāpšanās, gan arī korupcijas, arī nodokļu taisa skaitā, kad ja uzņēmumā augšējā līmenī tiek atstāta iespēja lēmumus pieņemt faktiski vienpersoniski, darījumus no A līdz Z pilnu ciklu kārtot vienpersoniski, tas faktiski ir milzu risks pārējiem valdes locekļiem, jo galu galā jau var nākties skaidroties ne tikai tam vienam, bet arī pārējiem, jo tomēr viņam ir kā kopums, kā zināms. Un visbeidzot uzņēmumam, kuram jebkurš šāds policijas klauvējiena situācija var izvērsties par tik traku rezultātu, ka reputācija būs tas mazākais. Tas būs ar milzu finanšu seku, varbūt pat darbības izbeigšanu kopumā. Nu jā, kā saka, ja tu pats sevi sargās, tad Dievs tev sargās, bet lai Dievs labāk sargātu, tad arī likumā tādas izmaiņas ir. Droši vien klausītājiem varētu būt noderīgi zināt, ka no 1. jūlija paredzēts likumā par nodokļiem nodevām arī grozījumi, kad būs vienreiz ceturksnī iespējas apskatīties dažādu, jebkura Latvijas uzņēmuma nodokļu maksājumus un darbinieku skaitu
ceturkšņu rādītājus, tāpat kā Igaunijā tas jau sen notiek. Un, tad uz šī pamata varēs pieņemt labāk lēmumus, ar kuriem, piemēram, sadarbības partneriem veikt darījumus. Ja? Un tad tas, protams, tās prevencijas darbības paliek vienkāršākas, jo es tad ātri varu paskatīties datubāzē, jā, nu, šim uzņēmumam nodokļu samaksāt ir ne tikai tur uz publiskā iepirkuma brīdi, bet arī katru ceturksni bijuši tādi diezgan regulāri maksājumi un pietiekoši lieli, un tad es varu pieņemt lēmumu, jo es atceros, ka daudzi no uzņēmumiem arī saka, ka man pārstāja klauvēt vids pie durvīm tajā brīdī, kad es mainīju savu politiku, ka es tikai ar pārbaudītiem darījumu partneriem veicu darījumus un nevis tiem, kam bija izdevīgāka cena. Nu, līdz ar to tas compliance tiešām ir tāds super svarīgs elements tajā visā, droši vien arī Tas tāda ir prevencija. super svarīgs. Un, jā, es dažkārt saprotu, varbūt klients, ka viņi saka, nē, mums tas īpaši neinteresē, jo tas tiešām prasa kaut ko, lai tādu compliance izveidot, it sevišķi tādu, kāda tai būtu jābūt šodien, nevis, teiksim, pirms 10 gadiem paņemt no interneta kaut kur pārkopēta compliance procedūru un ielikt pie sienas un šeit skatāties un ievērojat. Bet tieši mans ieteikums pat klientiem ir dažkārt tāds, ka ir vērts to compliance veidot no zināmā mērā mūsu skatu punkta, jo mēs zinām, kur tajā x stundā atrod tās problēmas. Un tad tieši tā problēma, jeb sarkanais karoks, ir tas, kuram mēs īpaši pievēršam uzmanību, tad, kad klients veido savu procedūru. Nerunāsim par tik vienkāršām lietām kā 4 acis, kas ir tā kā jau ārpus diskusijas, bet par to, kurā brīdī kādam būtu kādam jāpaziņo, ja ir kaut mazākā šauba, kurā brīdī tev ir jāpaprasa vēl kaut kāda papildu informācija no datubāzes. Tas, lai cik tas varbūt muļķīgi neizklausītos un formāli neizklausītos, tas var pasargāt no daudz lielākas nepatikšanas un ķibelēm tiešām policijā. Tas noteikti ir tā vērts. Starp citu, vairākus gadus atpakaļ bija, man liekas, kaut kādā 21. gadā laikam veicām kopīgu projektu priekš FID, priekš Finanšu izlūkošanas dienestu, kur bija tāds pamatīgs darbiņš ieguldīts, lai nodokļu lietās pašķetinātu to praksi, kur savijās nodokļi ar naudas atmazgāšanas riskiem. Tur pēdējā laikā ir bijusi kaut kāda attīstība tajā jomā, kā vispār redzams, kur beidzās nodokļu riski un kur sākās naudas atmazgāšanas riski, un vai vienmēr nodokļu lieta ir naudas atmazgāšanas lieta arī automātiski. Man novērojumi ir tādi, ka turpinās tā mums bieži vien neizprotamā prakse, ka teju katram noziegumu veidam, tostarp nodokļu noziegumam, vai faktiski noziegumam, kurā ir kaut kāda manta, kaut kāda nauda, legalizācija tiek vienkārši kabināta klāt. Jau tā kā izejot no tādas prezumpcijas, ka ja ieguvi kaut kādu mantu, tad noteikti tu viņu arī legalizēji. Un ir šausmīgi grūti, tā teikt, cīnīties un pārliecināt, ka ne katrs mantiskais kaut kāds defekts var radīt legalizāciju, jo, piemēram, tāda lieta kā iztērēšana paša vajadzībai, tas nebūtu nenozīmē, ka tā uzreiz ir legalizācija. Bet mums ir bieži vien tas straightforward, nenomaksāja, tā tad arī legalizēja. Un tas ir nemainīgs, es teiktu, tāds prakses raksturīgs moments. Droši vien mums jābeidz tur, kur mēs sākām, ar Netflix. Jā, Netflix. Ozark, jā. Lai paskatās. Ozarks tas vispār būtu vislabākais piemērs, jā.
kur ir naudas atmazgāšana un kur nodokļu izvairīšanās. Jā, tieši tā. Jā. Ok. Pasaki vēl vienu lietu. Man liekas, man kā 2 jautājumi vēl tikai palikuši tev. Viens no tiem ir par prezidenta apžēlošanu. Mums podkāstā bija viesis Arts Daugans, kurš stāstīja par to, ka viņam bija notiesājuši spriedums par 28,000 uzņēmuma parādu, kur uzņēmums nesamaksāja. Un, gan nosacīti, bet notiesājuši spriedums. Kaut arī daudzi teica, ka tā ir lieka laika un naudas tērēšana, tomēr, cik man zināms, mēs bijām vienīgie, kas ieteica iet pēc šīs apžēlošanas, un arī mēs to panācām. Saki, vai šis mehānisms tā bija kaut kāda superveiksme, vai tur bija kaut kas cits pamatā, kad tiešām valsts prezidents redzēja netaisnīgumu, un vai vērts to mēģināt arī kaut kādos citos gadījumos? Atgriežoties tā teikt atmiņā tajā brīdī, kad mēs runājām, ka varbūt jāmēģina šo palīdzēt klientam, man pirmā brīdī tas likās, nē, tas ir kosmos, tas nav iespējams. Bet, kā ir novērots, tev dažkārt ir tik liela pārliecība par to, ka ir jādara, ka es arī noticēju pilnīgi noteikti, ka tas ir jādara. Un izrādījās, ka kosmos mēdz pārvērsties arī par kārtīgu zemi. Zvaigznes salikās, jā. Jā. Bet tā bija veiksme, vai tas bija tomēr tāds mehānisms, ko citreiz arī jāmēģina? Es pilnīgi noteikti teiktu, ka tas ir jāmēģina un tas ir jādara, jo es teiktu, ka tur sakrita gan veiksmes moments, gan arī gudrības moments. Tas netaisnīgums nostrādāja. Jā, jo netaisnīgums, kas bija tā nejēdzība, kā bija aizgājuši valsts iestādēs līdz secinājumiem par to, ka persona ir izdarījusi kaut ko sliktu, tas bija vairāk nekā nejēdzīgi. Un tas bija tāds, man liekas, mums profesionāls prieks, tāds izcils prieks par to, ka šāda nejēdzība tiek redzēta valsts augstākā līmenī un pateikts, ka, draugi, tas tā nedrīkstēja būt. Es domāju, tas varētu būt labs norādījums arī laba ceļamaize tiem izmeklētājiem, kas vēlas tagad vienkārši par nodokļu parādiem likt valdē aiz restēm. Pilnīgi noteikti, tikai es teiktu, ka kādam ir viņiem jāpasaka, ka reku bija šeit tādas kosmosa lieta, kas izrādījās reāla lieta. Es domāju, ka viņi nedzirdējuši, nedz nojauši, ka bija tāda situācija, ka kaut kas tāds notika. Es teiktu, varbūt tas pat mums kā advokātiem būtu jādara skaļāks un jāsaka, ka, esat uzmanīgi. Un visbeidzot, pēdējais jautājums man ir varbūt pat interesanti, ka tu pieminēji to savu iepriekšējo dzīvi Knabā, kad viņš tikai veidojās. Tad tagad, vēl iepriekšējās ģenerāldirektoras laikā viena no skaļākajām lietām bija šī te Andra Ramoliņa, kas starp citu arī bija viesis mūsu Tech Stories podkāstā, stāsta par šo te korupciju vidā un visu, kas ap to notika. Tur ir arī, es atceros vēl krietni pirms tam, es arī klubā stāstīju, ka tādas lietas notiek ar vidu auditiem, ka tiem, kam notiek vidu audits, tiem uzrodās cilvēki, kas piedāvā par zināmu summu to lietu sakārtot, lai tas audits pazustu no vidu dienas kārtības. Tādi zinoši cilvēki par vidu audita lietas materiāliem. Vai pēdējā laikā ir kaut kas dzirdēts par kaut ko tādu, vai tas Ramoliņa gadījums ir pēdējais, respektīvi tas šāda veida skandāli vairs nav parādījušies mūsu
redzeslokā? Es domāju, ka šis konkrētais gadījums dažās iestādēs lika aizdomāties, ka tā darīt nav labi, kā minimums nav labi darīt. Vai būtu pilnībā izskaustas tādas situācijas, es neņemšos spriest, jo noziedzība ir un būs un būs. Bet es no klientiem, godīgi sakot, neesmu tagad dzirdējusi kādu tādu pamatotu argumentu, ka būtu jādara kaut kas, lai ietu un celtu gaisā kaut ko līdzīgu, kāda ir bijusi šī te kunga lieta. Protams, no klientiem, kuriem ir ķibeles valsts iestādēs, mēs bieži vien dzirdam, ka viss ir korumpēti. Ja? Bet tik konkrēti gadījumi, jāsaka, es pēc tā gadījuma neesmu sadzirdējusi. Gribētos cerēt, ka tiešām tur viss ir kļūs, slota ir iztīrījusies. Kaut gan nodokļu policijai noteikti nav tā labākā reputācija. Es domāju, tur daudz vairāk būtu jāpadomā. Bet varbūt tas ir tāpēc arī liels solis tiek darīts ar reorganizāciju. Ja te mēs atgriežamies pie iepriekš minētā, kāpēc tik ļoti var būt efektīvi kāds, kas sāk pēkšņi strādāt. Ja, varbūt tas ir tāds rociņi tur mazgā. Visi tie procesi ir viens otru radoši, tāda bumbiņa veidojas sniega. Cerēsim. Jā. Mums arī pēdējā laikā nav bijuši tādas indikācijas, izņemot pa vienu gadījumu pēdējā gada laikā, un to mēs noziņojām ieņēmumu dienestam, un izskatās, ka ieņēmumu dienests tur adekvāti reaģēja. Tā kā, man liekas, arī no Ramoliņa lietas bija tā atziņa, ka nevajag baidīties, un par tādām lietām jāziņo ir iestādēm, un es pilnībā uzticos arī Knābam šajā ziņā. Tagad varbūt tādu klientiem varētu aicināt dažreiz ātrāk varbūt reaģēt uz to, kas sastop kaut kādu aizdomu, ka kaut kas ir ne tā, aprunāties varbūt ar savu advokātu un padomāt, kurš ir tas varbūt tas brīdis, ka tiešām jāuztver tā zīmīta, ka kaut kas ir ne tā gana nopietni, jo dažreiz ir tā, ka Knābam varētu būt apgrūtinoši strādāt, tad, kad tas jau ir vēlu, jau novēloti paziņots. Jo korupcijas lietās jau, kā zinām, tas pierādīšanas moments bieži vien notiek ne caur papīriem, bet caur visādām tehniskām metodēm, kā notiek šī te fakta piefiksēšana. Un tur ir ļoti svarīgs tas saulēcīgi moments, tādēļ klientiem bieži vien varbūt vajadzētu tiešām, ja jūt, ka kaut kas galīgi nav labi, tad diezgan drīz parunāt ar advokātu un reaģēt drīzāk. Nevis pēc tam gauži sasars laudātiem. Jā. Un noslēgumā, kā jebkuram manam podkāstu viesim, ir viens un tas pats jautājums no filozofiskās tēmas, vai tev ir kaut kāda sava versija par dzīves jēgu, kāpēc tu to dari, ko tu dari. Es nezinu, vai saistībā ar lauvām vai kāda cita tēma tev nāk prātā šajā sakarā, bet varbūt tu vari padalīties. Mana jēga lielā mērā sasaucas ar to, ko es arī, kā teicu, bērnībā gribēju palīdzēt zirgiem. Zirgi nesanāca, sanāca cilvēki, bet palīdzēt cilvēkam man tiešām tas rada to gandarījumu. Un ja tas gandarījums vēl tiešām ir noslēdzies ar to, ka klients ir priecīgs par to, ko mēs kopīgi esam izdarījuši, es tiešām jūtos piepildīta. Es domāju, ka tas ir jebkura normāla advokāta tāds filozofiskais pavadiens, kāpēc mēs esam advokāti. Gandarījums par to, ka mēs esam palīdzējuši. Bez tā teikt piepušķošanas, tas rada prieku. Panākt taisnīgs iznākums. Jā. Paldies, dāmas un kungi. Violeta Zep-Priedīte, bija prieks, ka tu atnāci. Paldies, Jāni, ka uzaicināji. Prieks ar tevi vienmēr parunāt un kopā strādāt. Paldies. Čau.